Klasikā šoreiz divu slavenu grupējumu duelis. Brocēnu elite Štelmakers Bagatskis, Vecvagars Šneps un Valdis Valters pret Talsu eliti Helmani Galvanovski un Valēko. Viena no aizvadītās kārtas naglām jau trešā Metropoles un Brocēnu ielemtē spēle šajā sezonā. Patriotiskie Talsas fani bija pārpildījuši nelielo zāli, lai beidzot sagaidītu savu mīluļu triumfu pār favorītiem. Pirmais puslaiks, kas noritēja ar nelielu viesu pārsvaru, ar izskaņā bija pilns dramatisma un kaislības sita augstu vilni ne tikai laukumā. Pirmais puslaiks noslēdzās ar Brocēnu uzvaru 52-47, bet otrajam sākoties, pirmajā uzbrukumā tālmetienu realizēja Šneps, tad savukārt precīzs bija Āzats un jau +10. Īstajā brīdī Rokšets ar sodu guva 2 punktus, Vecvagars, kurš ar katru spēli demonstrē arvien labāku sniegumu, gan atbildēja ar caurgājienu, bet turpinājumā no 3 punktu līnijas precīzi meta Galvanovskis, Valēko, kā arī 2 punktus guva Praiss un Valdis Valters pieprasīja minūti. Šajā kritiskajā brīdī pamatsastāvu vīru vietā laukumā viņš bezbailīgi laida jaunos Raimondu Jumiķu un Sandi Valteru. Komandas darbība īslaicīgi pajuka, Galvanovskis rezultātu izlīdzināja 64-64, un tad 6 punktus pēc kārtas guva neapturamais Rokšets. Puslaika vidū jau +6 Metropolei. Turpinājumā kā pa viļņiem ar 25 sekundžu intervālu pa 3-punktniekam ielidināja Bagatskis un Štelmakers, un pēc neilga brīža viņš ar sodiņu no jauna izvirzīja vadībā Brocēnus. Tad vienā uzbrukumā uzreiz 4 punktus izdevās gūt Valēko, caurgājienā veiksmīgs bija Helmanis, bet kārtējo tālmetienu realizēja Galvanovskis. Māniekiem atkal 6 punktu pārsvars, tomēr prieki nebija ilgi, jo īsā laikā tas izkus. Lūk, 11. kārtas gross numur 1 Roberta Štelmakera izpildījumā. No sodmetiena līnijas nekļūdījās Vecvagars, no 3 punktu Bagatskis, un pēc vēl viena Štelmakera stiķa +4 Brocēniem. Helmanis vēl panāca 88-90, bet galotni augstasinīgi, gūdams 5 punktus pēc kārtas, aizvadīja Šneps, un Brocēni varēja uzgavilēt 95-90, 11. uzvaras sezonā, bet Metropole atkal bešā. Tu vari iet ģērbtu iekšā. Jā, bet es teiktu, pēc tās spēles spriežot, tu sāc iesties vairāk komandas sastāvā pēc pauzes. Kā tu pats jūties? Es jūtos normāli. Ir jāmāk spēlēt ar jauniem, bez jaunajiem, jo principā nosēdinot viņus uz soliņu un tikai apsēdinot un neliekot spēlēt, nākotnē no viņiem nekāda basketbolas neiznāks.